Šajā sērijā dzirdēsiet. Kāpēc jūs nometīsiet? Tāpēc, ka jūs zinat, ka es pacelšu. Ja reiz tiešām rīdziniekiem ir tik ļoti jātalko, tad kaut kas nav kārtībā ar to, kā pašvaldība tiek ar saviem darbiem galā. Finanšu izlūkošanas dienas bija devis atļauju šādai izsolei, bet tad tā izsole ir pārtraukta. Es nezinu, tā krava tur ir vai nav. 51% pieder Šķēlskungam un Šleserkungam. Tā vienkārši noziedot kaut ko tādu, tā jau tās lietas mums Latvijā līdz šim nerisinājās. Ja? Jā, tā viņš ir. Jā. Vēl es tev gribēju uzprasīt, vai tev toaletē ir plauktiņš? Nē. Nav, un tev nestāv nekādi žurnāli toaletē? Nē, man nestāv toaletē. Kā mēs zinām, Rāviņa kungs ir ļoti ilgi pie varas Jelgavā, un nav viņš arī jauns. Jā, un kaut kā vajag tur uzturēt to interesi. Jā. Bet, ja vien tās varētu vēl izvairīties no tām pusplikajām meitenēm. Kā ir kaut kādas vēlēšanas vai kas, kā kāda sieviete kādam uzkāpus uz važacīm, pirmais, kas tiek izdarīts, tiek izvilkts viņas kailfoto. Labrīt, labdien, labvakar. Esam atpakaļ studijā Sievietes politikas virtuvē. Sveika, Katrīna. Čau. Šodien mums izpaliek Žaklīna. Žaklīna, veseļojies, mēs tev gaidam atpakaļ pēc iespējas ātrāk. Sievietes politikas virtuvē. Nedēļa ir iesākusies, it kā būtu jābūt tādam, kas atpūties, bet vispār jau iepriekšējās nedēļas nogalē mēs talkojām. Man gan ir tāda diezgan skeptiska attieksme pret talkošanu, kaut es arī šad un tad metos iekšā šajā procesā. Jo man liekas, ka tās sestdienas talkas tās ir atstājušas pietiekami tādu padomu laika smaku, kad bija obligātais subotņiks, sestdiennieks, un tas tradicionāli tika rīkots arī aprīlī par godu Vladimira Iļiča Ļeņina dzimšanas dienai. Man vismaz tā atmiņā ir palicis, un kaut kā tā ir tāda, manuprāt, tāda kolhoznieku pieeja, kad tagad organizēsimies, atkal darīsim kaut ko valstī par brīvu, jo principā cilvēkiem tajā laikā pašiem īpašumu nebija, un tad viss piederēja valstī, un tad viss arī kopīgi metās to valstī būvēt, stutēt, piesārņot un arī pēc tam tīrīt. Man pašai liekas tā, ka šobrīd jau mums visiem ir tomēr iespēja pašiem gūt savu nekustamo īpašumu un par viņu rūpēties, ja, un kopt. Un arī manai ģimenei ir pietiekami liels īpašums, par ko papildus pašvaldība liek rūpēties par pieguļošo teritoriju līdz ielai. Un es varu pateikt, ka manā gadījumā tas ir gandrīz kilometru gara josla. Un viņa pietiekami plata, par kuru es dabūju rūpēties negaidot ikgadējās sestdienas talkas nepārtraukti. Ja, jo tur vieta ir gan garām gājēji nomest savu cigareti vai kaut ko lielāku, gan arī visiem apkārtnes suņiem izmantot šo te joslu par toleti. Un es nejūtos, ka es būtu kaut ko sabiedrībai parādā. Visu laiku rūpējoties par šo te garo, man nepiederošo, ielām pieguļošo joslu. Un otra lieta, protams, es taču maksāju arī nekustamā īpašuma nodokli, kura izlietošana principā būtu jātērē pašvaldībai tieši uz šo te koplietošanas teritoriju, tā skaitā arī apkopšanu, vai ne? Un arī pasētniekiem maksā. Vai ne? Jā, kā tev liekas? Gadiem tev varbūt ir savādāks, jo tev patīk varbūt iet un kopā talkot. Nē, man nav savādāks iedomās. Es tev gribu pateikt, es laikam nekad neesmu piedalīsies talkā, izņemot skolas laiku, kur bija tās talkas obligātas. Un, jā, es vispār esmu pret visu, kas ir obligāts. Skaidrs, teiksim tā, ja. Tu nevari piespiest kaut ko darīt vai nedarīt, ja. Tad man vienmēr nāk prātā tā mēme, kur uz ielas jautā vienai tur kundzītei, vai ja es nometīšu pudeli, vai jūs viņu pacelsiet, tāpat nav mēme, tā bija tiešām kaut kāda intervija sen. Viņa saka, necelšu, žurnālists jautā, kāpēc? Viņi saka, kāpēc jūs nometīsiet? Tāpēc, ka jūs zinat, ka es pacelšu. Ja? Varbūt daļa cilvēki piesārņo, tāpēc, ka gan jau kāds savāks. Ja? Tieši tā, domā. Tā kā es esmu pret visu obligāto, bet jāsaka, ka es,
Man, piemēram, mašīnai brauc kaut tālāk. Man mašīnā vienmēr mitrās salvets. Un, ja es kaut kur piestāju un redzu, ka kaut kas baigi mētājās, es obligāti pacelšu. Respektīvi, man ļoti patīk sēņot, ja, un arī tur iespēja robežās. Ar viss, kas maiciņ jāiet līdzi. Ja. Tā gluži varbūt tas nedara, bet vietām, protams, tie meži ir tādi, ka vienkārši es nesaprotu tos cilvēkus, kāpēc tev vajag mest vesti speciāli ledusskapī ārā, izmest, piemēram, mežā, ja, vai riepas, vai ko, Iespējams, ka kaut kā jāpadara tā atkritumu nodošana par pieejamāku cenu vai kaut kā tā. Jāsaka tā, mums apkaimē ir tāds liels strīds īstenībā par to, vai vajag vairāk miskastes vai tomēr nevajag miskastes. Proti, ja ir miskaste, tad miskaste piemelk atkritumus un skaidrs, ka cilvēki tur viņām met. Tas audzinošais būtu nelikt miskastes, katrs ar savu mantību, ko viņš ir atbraucis tur uz pludmales zonu vai mežu pastaigāt, ar to arī visu aizbrauc projām. Jā. Diemžēl tā situācija ir tāda, ka atbrauc ar to savu mantību, bet tur arī viss tas iepakojums visbiežāk paliek, un ja tā miskaste nav, tad tā viņi paliek kaut kur mētājoties. Tāds apkaimes ietvaros ik pa brīdim esam talkojuši, bet tur es redzētu jēgu tā, ka apkārtnes iedzīvotāji, viņi tagad izdomā kādu vienu konkrētu mērķi īstenot, piemēram, radīt piknika vai bērnu laukumiņu, un tad visi metamies kādā tur attālākā aizlaistā pļaviņā vai aizaugušā, ja kaut kādā vietiņā, un tad mēs viņu tīram, visi kopīgi, un tā, bet tad mēs negaidām nekādu sestdienas talku. Jā, ikgadēju, tad mēs vienkārši sarunājam, visi metamies darbos iekšā, izdarām un ir, jā. Jo tā otra lieta, kas man liekas, ja reiz tiešām rīdziniekiem ir tik ļoti jātalko, tad kaut kas nav kārtībā ar to, kā pašvaldība tiek ar saviem darbiem galā. Ja? Es savādāk to nevaru izskaidrot. Ja? Turklāt vēl viens fenomens, vai tu pavēroji, cik daudz citīgi talkoja deputāti kandidāti, kas startēs pašvaldību vēlēšanās. Visi malači, visi iet šobrīd ielās ar grābekļiem un maisiem un rāda, kā viņi palīdzēs pašvaldībai. Tā jau tas notiek, jā. Kaut kā bišķiņa skeptiski es uz to skatos, jo varbūt ne jau tieši tas ir tas, ko mēs sagaidām no šiem cilvēkiem. Ja viņi būs ievēlēti, mēs sagaidām to, lai tā pilsēta savu pienākumu izdara. Ja? Nevis tu kā tāds glābējs zvaniņš pēc tam ej no pakaļs un sistēmu sakārtot nevarēja, ja? Un tad las tos papīrus. Jā, es domāju, ka tas nav tikai Rīgā aktuāli, un ka tas ir visur, un tu pareizi pateici, ja ideālajā gadījumā visi, ko atnest ar to aiziet prom, tas, protams, būtu izcili. Bet man liekas, ka lielākie piesārņojumi tiešām, mēs daudz pavadu dabā laiku, es redzu, ka tiešām cilvēki atved kaut kādus atkritumus un izmet. Un viņi izmet tādus atkritumus, kurus būtu dārgi aizvest uz miskasti normālo. Ja, tāpēc, ka tur parādās elektrotehnika, man liekas, pat vēl bez maksas pieņem. Tur vēl tā, ja, bet es esmu redzējusi gan šīferi, ja, teiksim, kaut kur laukos. Un laukos jau arī tur tās mājas, tur nenoliks miskas, tur varbūt ziemā vispār mašīna var piebraukt, ja, teiksim. Te es pateikšu vienu labu vārdu mūsu slavenai KEM ministrijai, klimata ministrijai, ka viņiem bija tāda kampaņa daudz bērnu ģimenēm un trūcīgiem masturīgiem pieteikt savas šīfera atkritumus. Un tiešām šīs te fonda programmas ietvaros ne tikai varēja viņus izmest pa brīvu, bet arī atbrauc viņiem pakaļ. Reiz gadā. Jā, bet tas te bija nostrādājis, jo visas tur tās uzstādītās mērķi un normas tika izpildīti. Ja, tā kā tas šīfers joprojām ir aktuāls reģionos tiešām. Viņš ir ļoti aktuāls. Bet riepas arī varētu būt, man liekas, viena no tādām arī, lietām. Jā. Vienreiz gadā viņas laikam var kaut kur akcijas ietveros kaut kā nodot, bet kurš tad tam vispār var izsakot? Ja, tur... Nē, tiešām, piemēram, laukos, es nezinu, vai pat ne laukos, vienkārši varbūt ne centrā, ja, cilvēks, piemēram, ja viņš ir varbūt vecāku gadu gājumu, viņam tāpat ir jāmaina tās riepas. Viņš pat nezin, kur to var, kā viņš vienkārši, izdara. Tā kā viņš labi, bet nobeidzot droši vien, tomēr jāsaka paldies visiem, kas talkoja. Katrs padarītais darbs ir vērtējams pozitīvi, un tie, kas ir piekusuši, tie gaidām atkal nākošās brīvdienas. Un kā jau mēs iepriekšējā raidījumā runājām, mums atkal tuvojas 5 brīvdienas no 1. līdz 5. maijam.
Es nezinu, šis tiešām ir šoreiz brīvdienu maratons. Jāsaka, viena no trakām lietām, ko mums arī Žaklīna tikko paziņoja, ka, diemžēl, viņa ir nokļuvusi slimnīcā, un viņa netiek ārā no slimnīcas arī tādēļ, ka daktari brīvdienās nestrādā tie, kas izraksta, un viņi dabūs papildus 5 dienas nogulēt slimnīcā. Tas ir tāds viens piemērs, ja, cik daudz mums izmaksā brīvdienas. Bet es šoreiz gribu izmantot iespēju un vienu brīvdienu sumināt. Un proti 1. maijs ir diena, kad jau 4. gadu mēs svinām daudzbērnu ģimeņu dienu. Un es apzināti ļoti strādāju Daudzbērnu ģimeņu apvienībā pie šīs tradīcijas ieviešanas. Es skatīju cauri visu kalendāru, kad būtu īstā diena, kad šo svinēt, un atzinu par labu esam tieši 1. maiju, jo man liekas, ka ne mēs īsti svinām darba ļaužu svētkus un neejam gājienos vairāk, kā tas bija padomju laikā. Mēs arī droši vien īpaši kaut kā nesvinām satversmes šo te pieņemšanas dienu, kas arī ir 1. maijs, kas ir svinamā diena. Tādēļ brīvdiena ir iedota no valsts puses, kādēļ gan viņu jēgpilni nepiepildīt. Aicinu visas Latvijas ģimenes, visus Latvijas iedzīvotājus, ja jūs pazīstat kādu daudzbērnu ģimeni, godinat, sveicat viņus 1. maijā un aicinā visus arī nākt uz zooloģisko dārzu, jo jau 3. gadu pēc kārtas mēs zooloģiskajā dārzā svinam daudzbērnu ģimeņu dienu, pulcējam 100 daudzbērnu ģimenes. Pagājušo gadu bija ap 800-900 daudzbērnu ģimenēm. Būs viss kaut kas foršs. Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība un Rīgas zoo aicina atzīmēt daudzbērnu ģimeņu dienu kopā ar mums. Nāc uz zoodārzu 1. maijā, piedalies aktivitātēs, pildi uzdevums un pavedi laiku kopā ar tuvajiem. 1. maijā daudzbērnu ģimenēm uzrādot goda ģimenes karti biļeti tikai 13 €. Tiekamies zoodārzā, lai svinētu svētkus kopā. Nāciet. Un galvenais svinat, jo tā ir iespēja atkal dot ģimenēm kopīgus svētkus. Ko tu vispār saki par 1. maiju kā brīvdienu? Tu saredzi tam jēgu, ka viņa ir tieši brīvdiena, nevis svētku diena, bet brīvdiena. Viņa, man liekas, ir kā brīvdiena tiešām visā pasaulē, lielākajā daļā. Tad tur ir kaut kādi iemesli, kāpēc viņi tur jābūt. Bet, es principā, es nezinu, es grūti pateikt. Es, piemēram, nesvinu kādu 1. maiju, man vienkārši ir brīvdiena. Ja. Tad tā ziņā tu ļoti pareizi izvēlēsies dienu, tāpēc, ka tu zini, ka tur nebūs. Es netieku, jo man tur šitie svētki nebūs brīvi, tur kaut kādi tur vēl. Jo man ir citas tradīcijas. Jā, man ir citas tradīcijas. Tas tā kā, gandrīz vai tā kā 1. janvāris, ja, kad pat veikali ir slēgti par rītiem. Ko darīt nav zināms. Jā, bet, tad ir zināms, ko darīt. Bet es nesaku, ka es esmu pret, ja, to 1. maiju, bet, tas, ka ir atkal iekrituši 5 dienas, ja, tur kaut kas tur īsti nav varbūt, nav varbūt īsti kārtībā, varbūt tomēr jāatsakās no tām pārceltajām. No vienas puses jau cilvēks varbūt atvaļinājumu, un tad... Jā, bet pats galvenais iemesls, kas būtu tiešām jāsvin šajās brīvdienās, ir 4. maijs. Tā ir Latvijas neatkarības atjaunošanas diena, kad tika pieņemta šī te neatkarības deklarācija, ja varētu tā teikt, tā neatkarības atjaunošanas deklarācija. Un šeit ir sveiciens no Žaklīnas, kas lūdza visus mūsu klausītājus nesvinēt šo svētkus kā baltā gaudauta dienu. Tas pazemina šo svētku nozīmi un vērtību, un tas nedaudz tā kā varbūt degradē to ideju par šiem svētkiem. Skaidrs, ka mēs aicinām visus svinēt ar svētku pusdienām pie baltiem klātiem galdiem, bet tomēr tā nav baltā gaudauta diena. Jā, šodien kā reiz X platforma arī lasīja par to, ka, man liekas, Tihomīrovs bija ierakstījis par to, ka laiks jau atkal izvērst ikgadējo diskusiju par baltā gaudauta svētkiem un tā, bet interesanti, ka sākotnēji jau tā ideja nosaukt par baltā gaudauta svētkiem bija tieši pretēji, nevis tā kā to nosaukt, nevis tā kā degradēt to svētku, tieši otrādi. Bet lai vispār to ieviestu
sāktu to tradīciju par svētkiem. Jā, interesanti, ka viņi tagad, es piekrītu, ka, baltā galdotu svētki, tur tā kā tieši kāpēc jāsim galdotu svētki. Jā, bet es īstenībā atceros 4. maiju un to brīdi, kad pieņēmu šo deklarāciju. Es kā bērns ļoti sekoju līdz tiem politiskiem procesiem. Es dzīvoju ar vecmāmiņu, un viņa bija ļoti aktīva arī un iesaistīta tajā. Un mūsu skolas direktors ir viens no tiem augstākās padomas deputātiem, kas pieņēma šo neatkarības un arī balsoja par. Un skaidrs, ka mēs tā bija tiešraide, kad skaitīju šīs balsis, un es atceros, es stāvēju koridorī, jo nevarēju ieiet istabā, jo tur sēdēja vecmāmiņa, skatījās to televizoru, un es aiz stūra skatījos, jo tas bija tik saviļņojoši, ka man tajā saviļņojošajā brīdī tā kā bija neērti viņai atrasties blakām, un tā kā tas skaits jau bija nonācis līdz tam, ka pietiek šo balsu, ak, Dievs, tās asaras. Cik man toreiz gadu bija vispār, pavisam jauniņi, bet man arī bija asaras, un man likās tas tik saviļņojoši un skaisti. Es šodien ļoti labi atceros, un man ir, protams, ļoti liels prieks, ka arī mans skolas direktors bija viens no vaininiekiem, ja? Ivars Briedis. Tā kā, jā, prieks par viņu. Sievietes politikas virtuvē. Ko? Svinam svētkus, bet ir arī kāds nopietnāks tēmas, vai ne, ko mēs esam pamanījuši. Jā, pieskārāmies talkai, pieskārāmies īpašumu sakošanai un visādām tādām lietām, kas, principā ir vidas jautājums. Un tieši pagājušajā nedēļā bija arī diskusija par to, ka rezums ir ostā joprojām. Cik tur bija 9 tonnas laikam? 9000 tonnas, jā, ļoti bīstams vielas, sprākstvielas būtībā, ja, un ko tur viņi darītu. Es teikšu tā, ka interesanti, ka šis jautājums par to, ka viņi vajadzēja izvest ārā visu to amoniju nitrāts, jā, ka vajadzēja, viņi ir ļoti sen, ne, par to runā no kaut kā 22. gadā, jo respektīvi tie īpašnieki jau ir mēģinājuši. Tikko sākās spēkā visas sankcijas attiecībā uz tiem, kas ir saistīti ar Krieviju, Krievijas iebrukumu Ukrainā dēļ, tad arī viss šis te aizsākās, jā, ar sankcionētām lietām, mantām, īpašumiem, uzņēmumiem. Ko tu domā par menedžmentu šī jautājuma? Ir 2 gadi pagājuši, ne jau cik? Vairāk. Jā, pirms mēs varbūt tieši par tā amoniju nitrātu runājam, tad, es neesmu arī eksperts, bet es ik pa brīdim tā kā apskatos, kas notiek, un mēs esam izstrādājuši sankcijas, kur mēs ļoti skaidri zinām, uz ko mēs mērķējam. Ja tur kaut kāds Krievijas saistītais biznesmenis vai tur ar Krievijas valdību saistītās, ja kaut kādas saknes netīrā nauda, tā. Mēs esam ļoti naski patiesībā konfiscēt šīs te lietas, mantas, iesaldēt, ja, un tam līdzīgi. Un pēc tam tā procedūra, kā ar to konfiscēto tik galā, ir diezgan sarežģīta un komplicēta. Un mūsu ostās ilgus gadus ir bijuši iesaldēti gan bitumena tonu blāķi, gan minerālmēslu ļoti daudz dažādu, gan amonija nitrāts, gan kālija chlorīds. Ja. Ir 2 gadus mūsu Rīgas jūras līcī stāvējis kuģis 2 gadus ar konfiscētiem minerālmēsliem. Ja. Un tā iespēja atrisināt to, kā ar to tik galā. Ja? Ir tur dažādi tie ceļi un sarežģīti. Ja? Attiecībā, piemēram, uz kālija chlorīdu, tad viņi tur konfiscē, tad viņi pārņem nodrošinājuma valsts aģentūru, tad viņi rīko izsoles, kur viņi šo mantu tā kā tirgo, un viņiem nevedās ar to tirgošanu, nav klienti, tā viņi nostāv pusgadu, gadu, tā prece lēnā garā, nedodies, viņi vēl samirkst vai kaut kas tam līdzīgs. Kurš ir ķīlnieks? Ķilnieks visbiežāk ir osta, kurā šī prece ir kaut kur konfiscēta, viņa tur ir tā kā arestēta. Ostai visdrīzāk neviens nemaksā par to, ka tā prece tur stāv pusgadu. Ja? Izdarīt ar neko nevar. Izdarīt neko nevar, to viņu nevar ne ārā izmest, ja, jo patiesībā vidēji ārprātīgi tādas arī bīstamas lietas un vielas. Ja. Vispār
ļoti, ļoti traģiski. Un man liekas, ka šis stāsts ar to amoniju nitrātu, kas ir tajā fertilizer terminālī, tur ir bišķiņ cits, jo šī nebija prece, kas konfiscēta ir brīdī, kad viņi nāk iekšā Latvijā, proti, kad muita kaut kas konstatēts, ka tā ir nelegālā prece. Nē, tā visa prece, it kā esot legāli savā laikā ienākus Latvijā, izgājusi visas muitas procedūras, un tad viņa, kā teikt, iesaldējās un arestējās caur to, ka tas uzņēmums vai kaut kas tajā lielajā sistēmā ir kļuvis toksisks. Ja. Lielajā sistēmā, kāda šī konkrētā lieta ir, tad Rīga Fertilizer termināli pieder, tur palēm 3 cilvēkiem ir tas Uralchim, īpašnieks Mazepins. 49% laikam. Jā, tad Mazepinam, attiecīgi viņš kāra dēļ nokļūst sankcijās. Tāpēc tas viss iesaldējās. Bet man īsti nav skaidrs, kamēr es izdrukāju bišķi, kamēr strādāju ministrijā ekonomikas, jo tas ir, cik saprotu, arī ekonomikas ministrijas jautājums, kādā veidā bija kļuvis, kas man, arī, tāpēc iespējams, kā reiz Celīnska kungs bija tas, kurš pacēl to jautājumu, jo tā procedūra bija tāda, ka sākumā, 22. gada beigās vai kās, bija tas bijušais ASV vēstnieks Latvijā, Čaks Larsons, kurš es nezinu, vai viņš bija tur speciāli, tur izdomāts, ka tieši viņš varētu būt kaut kāds, vai arī tiešām viņam ļoti daudz naudas pēkšņi no kaut kurienes parādījies. Tad bija doma, ka viņš varētu gūt pārņemt to uzņēmumu, tās Uralchima daļas, un ka tādā veidā tas uzņēmums vairs nebūtu, attiecīgi nebūtu viņš sankcionēts un varētu, tālāk. Bet kopš pirmās dienas tā atsauce bija nevis uz kaut ko citu, bet tieši uz to, ka tas ir bīstamā krava, un kad, viņi apdrot vēl pa vidu, atceramies tur Beirutā sprādziens, pēc tam, tātad, kamēr es biju ministrijā, tā ideja bija tāda, bija tikšanās arī ar Braži, kaut kādā vasaras sākumā. Un tad bija plānots izstrādāt atsevišķu likumprojektu. Tad speciāls likumprojekts konkrēti šai vienai situācijai, kaut kā tā. Ja, un toreiz juristi ministrijas tur bija teikuši to, ka regula, kas attiecas uz 269/14, paredz 2 izņēmumus. Tad var piespiedu atsavināšanu kā viens sabiedrības vajadzībām, kas ir konfiskācija. Un otrs risinājums ir atbrīvot līdzekļus uzņēmumu, lai ātri novērstu iespējamu vides vai sabiedrības veselības apdraudējumu. Tad šobrīd, tas bija viss pagājušā gada septembris. Ja. Kurš no tiem risinājumiem ir izvēlēts, nav skaidrs. Pagājis vairāk kā pusgads. Jā, bet tikko, kur arī X bija, mēs pat nezinām, vai tur ir vai nav, jo, piemēram, vai tajos termināļos vispār iekšā vairs fiziski ir šīs 9000 tonnas amonija nitrāta? Jā, tad Celīnska kungs saka, ka ir. Vai kur pagājušā nedēļa, kas ir it kā, osta ir arī to starp ekonomikas ministri, teorētiski viņam vajadzētu zināt, teiksim tā, un viņš ir arī gan Rīgas domē, gan ministri. Pēc Twitterī mēs lasām, ir tāds jurists Krieķis, viņš raksta, ka nē, viss jau sen ir izvests, es teikšu tā, es Krieķi kungu personīgi vajag nepazīst, bet es arī nedomāju, ka viņš nezina situāciju, teiksim tā, viņš bija atsaucies par to, ka bija izsole, bijusi ir izsole, FID atļāva izsolīt, un ka tur jau bija jau skaidrs, kurš viņu pirks un kas tur ko, bet beigās tā izsole ir pārtraukta. Publiski nebija. Bija, es pārbaudīju. Un es šodien tieši pirms mūsu sarunas, es tieši apstījos, ka tiešām bija gan no FID, bija janvārī, šī gada janvārī, bija ziņas tur gandrīz visu kaut kur, medijos visos, ka būs gan izsoli, gan atsevišķi FID bija vēl paziņojis, par to, ka, jo tur parādījās aizdoms, ka iespējams, ka tas ir kaut kā iesaistīto personu interesēs. Finanšu izlūkošanas dienestu. Jā, finanšu izlūkošanas dienestu. Piedodiet. Tas ir tā kā agrāk bija fuktuks, ja. Tie, kas zina, tie zina, pārējiem nevajag. Apmēram. Respektīvi, ka finanšu izlūkošanas dienests bija devis atļauju šādai izsolei, bet tad tā izsole ir pārtraukta. Es nezinu, kāpēc ir pārtraukta, droši vien tur jāuzdod miljonus jautājumu visiem iesaistītiem, bet tagad viņi, tā krava tur ir vai nav. Īstenībā tas ir kaut kas unikāls, ja nav mums sabiedrībā šobrīd neviens atbildīgais nokomunicējis
Ir vai nav šāda krava. Ja? Jo, ja mēs tiešām tagad jau paskatāmies tādā, tanku tantiņu līmenī, tad Beirutā sprādziens bija no 3000 tonnām un iznīcināja visas ēkas un visu, kas priekšā bija 5 km radiusā un 10 km radiusā izsprāga tur logi un visādi citi vēl kaitējumi tika nodarīti. Ko nozīmē 5 km radius ap fertilizer termināliem? Es kartē paskatījos. Tātad tas ir viss līdz pat Ķīšezeram. Mežparks, viss tā līnija, tur Sarkandaugava. Vairāk tās vielas. Jā, bet mums ir 3 reizes vairāk to tonu, jā. Līdz, tie 5 kilometri arī līdz pat Vecrīgai gandrīz tur sniedzās, jā, gandrīz, ne īsti, bet gandrīz, jā. Protams, visu bolderāja un tā, bet, arī, jā, šis te viss gals, kas ir Sarkandaugava un Mežparks. Kā var nebūt atbilde šobrīd sabiedrībai? Pat ja tā ir kādreiz bijusi pusgadu atpakaļ pateikt, atkārtojiet vēlreiz. Ir vai nav, cik droši, cik bieži mēs pārbaudam, vai tur ir nodrošināta tāda apstākļa, ka tiešām viņi tur nesamirkst, ka viņi lēnām kaut kādās tur čupiņās nesalīp kopā, ja, un kāds tur nemēģinās iet un ar lāpstu sākt kaut ko skaldīt sīkākās daļiņās un radīt šo sprādzienu bīstamo situāciju, jo tur ir vajadzīgs tieši tas trieciens, jā. Ja tur ir trieciens, tad tur iet pa gaisu. Man visvairāk, protams, nepatīk kā reiz tā organizācija. Neesam mēs gan jau vienīgā valsts, kurā ir tādas problēmas, ja, kad dēļ sankcijām ir kaut kas iesaldējis. Un tāpēc ir tā regula, un tāpēc tur ir tieši 2 risinājumi. Dariet vai šitā, vai šitā. Mēs jau 3 gadus vienkārši kaut ko mēģinam izdomāt. Es nesaprotu, kur ir tā vieta, kur tas viss iestrēgs, kur tas viss nobremzē. Un, ja tā ir minerāla mēsla, teorētiski, ka taču viņus, nezinu, var noziedot tai pašai Ukrainai vai kaut kam citam. Es domāju, ka tas, kas bija tajā kuģī 2 gadus iesaldēts, ka tur tieši tā saruna gāja par to, ka mēs to varētu noziedot, nezinu, Šrilankai vai kaut kādai Āfrikai, tur, kur tie minerāli mēsli ir vajadzīgi, ja, un tur ļoti ilgstoši, man liekas, tika kaut kas. Bet kāds atrisinājums, to es arī nezinu, bet es vienīgi zinu to, ka šis kuģis beidzot ir aizpeldējis. Jā, man liekas, ka bija, ka viņš ir aizpeldējis, ka reiz viņš tika kaut kam ziedots. Jā, bet šajā gadījumā, man ir ļoti skaidrs, saprotams, kādēļ tas tik vienkārši nerisinās. Tādēļ, ka šis uzņēmums vismaz uz papīriem 51% uz pusēm pieder Šķēlskungam un Šleserkungam. Un, tā vienkārši noziedot kaut ko tādu, tā jau tās lietas mums Latvijā līdz šim nerisinājās. Ja? Tā kā skaidrs, un arī varbūt tādēļ ir arī skaidrs, kādēļ varbūt šobrīd tāda ļoti lielā aktivitāte no Šleserkunga ir atgriezties politikā ar lielu vilni, jo kaut kādu brīdi jau viņš tā kā bija iepauzējis to savu aktivitāti. Neviena no mūsu diskusijām nedod atbildi, vai mums tur ir. Nē, precīzi, jā. Jo tas būtu īstenībā pats svarīgākais. Un galvenais saprast, kādā veidā tad tas tiek glabāts, jā. Jo tad jau runāt par kaut kādu drošību, par kaut kādiem haizivs zobiem vai šķēršļiem pie robežas, ir tā triviāli, jā. Ja mums pietiek, ja galvaspilsētā pietiek ar vienu kaut kādu, pat ne bumbu, vienkārši kluci nomet no lidmašīnas, jā, pietiekam lieli, vai uzlidina lidmašīnu virsū tur, jā, un viss, un aiziet. Nopietns jautājums šis ir vien. Jā. Sievietes politikas virtuvē. Katrīna, vai tu pamanīji, ka tavu bijusī darba vieta? Ekonomikas ministrija ir atvērusi biroju Jelgavā, un turpmāk piekdienās darbs ministrijas notiks Jelgavā. Kā es varēju nepamanīt? Tas vispār tas ir kaut kāds, man liekas, absurds. Pirmkārt, ir nepareizi teikt, ka to ir izdarījis ekonomikas ministrija, ja, jo ir skaidrs, ka to ir izdarījis konkrēts cilvēks, ja, ministrs. Būsim godīgi, ja, kādā sakarā es neticu, ka ministrija būtu sanākusi kopā, uztaisījis sapulci, nobalsojis par pārstāvniecību Jelgavā. Tad visticamāk, tas tā nenotiek. Ja. Pareizi platformā X bija žurnālists Butkevičs pateicis, ka uzliek visiem desktājiem, ja, un pats aizbrauc uz Jelgavu strādāt no mājām, teiksim tā, ja, pēc kam tur vērt pārstāvniecību. Es neesmu droši, ka Jelgavā ir tik daudz
interesantu, kas varētu iet uz ministrijas pārstāvniecību, ja? Nu, man liekas, ka arī nav īsti līdz galam paskaidrots, priekš kām. Ja, teiksim, ja tev vajag kaut kādu rakstīt iesniegumu, to izdara elektroniski. Nu, un arī kurš tad ministrijā tik bieži raksta? Raksta? To raksta, jā, tāpēc, ka tā birokrātija jau ir tik liela, ka... Pareizi, tu teici, ka ir tās 700 nodevas un katrai tur vēl kaut kāds iesniegumiņš un vienkārši kā cilvēki vēršās vienā, otrā, trešajā, un viņam jau viss apnīk, viņi tad raksta, ka sūdzās un vēršās pēc palīdzības. Nu, tas ir, ja mēs tikko runājam par birokrātijas samazināšanu un par to, ka jāsamazina izdevumi, te neizskatās, ka te kaut kādas, un tas man ir reāli besīgi, tāpēc, ka es nesaprotu, kāpēc mēs visu laiku sakam vienu un daram pilnīgi pretēji, un man pat pilnīgi nav izskaidrojums, tas ir kā, un es domāju, ka tas ir tikai vēlēšanu kaut kāda kampaņa. Pašvaldība vai jau Saeimas vēlēšana? Pašvaldība, protams, tāpēc, kad, kā mēs zinām, Rāviņa kungs ir ļoti ilgi pie varas Jelgavā. Nav viņš arī, ZZS, nav viņš arī jauns. Jā, un kaut kā vajag tur uzturēt to interesi, ja? Tad viņi tagad tiek uzturēti. Bet, es ceru, ka atbildīgās iestādes tur iespējams, kad korupcijas novēršanas apkarošanas birojas varētu izvērtēt šo gājienu, jo, es neredzu pamata cita, kāpēc tur vērt tagad ministrija, ja, tie gan kā parasti neko nekonstatēs, bet varbūt, ka viņi toreiz, tomēr viņi vērtē tur, ja, es uzskatu, ka tā ir tīrākā veida administratīvā resursa izmantošana savu priekšvēlēšanu kampaņā. Jā. Bet tas, ko nevar pārmest tādā ziņā, kā tas, ko nevar nepamanīt, ir tas, ka ministrs, gods godam, viņš ir novadnieks, viņš ir reāls sava novada pārstāvs, viņš savu Zemgalu un Jelgavu ceļ debesīs un lobē nepārtraukt jā, tur tāds koks ar diviem galiem, ja? No vienas puses pareizi, no otras puses, kurā brīdī tas kaut kā pārkāp to robežu, ja? Kad tas varbūt strādā pārāk sautīgos nolūkos. Ja? Es domāju, ka tas ir, tu vari virzīt savu novadu, bet principā tu nevari virzīt savu novadu. Kādā esot sakarā, ministrijā, kā ministrs, un valsts politika. Tieši tā tas arī ir. Bet, ja mēs runājam vispār par to, ka kur būtu jāiet tuvāk cilvēkam, tad savā laikā, man ir bijusi diskusija gan Latvijas bankas organizētās diskusijas ietvaros arī ar Altumu, proti, ka mēs runājam par šo zemo kreditēšanu reģionos, ja, tad ideja ir bijusi no Altuma un arī mēs no Daudzbērnu ģimenēm apvienības esam ļoti aicinājuši iet uz priekšu ar reģionālām pārstāvniecībām Altumam reģionos, ja, un viņiem ir jābūt tuvāk cilvēkiem ar savu pakalpojumu, ar savām konsultācijām, bet tur arī, kā vienmēr, ja nevis kaut ko domāt jauni biroji un jaunas telpas un atkal šis un tas un dārgi, bet mums ir katrā pašvaldībā gandrīz ir vienotās pakalpojumu sniegšanas centrs, ja, kur vienā vietā jau tiek sniegti gan pašvaldību pakalpojumi, gan arī daļa no valsts pakalpojumiem. Ja. Tad tā ir tā pati vieta, kur tam Altumam ir jāiet iekšā, ja, un tā kā būt tuvāk cilvēkiem. Ja. Altums arī savā ziņā ir ekonomikas ministrijas pāraudzības, ja, iestāde, kas man tagad... Jā, bet, teiksim... Un tur viņi varēja arī ekonomikas ministrijas bļēmu piekarināt. Jā? Gan jau, ka tas apmēram tā arī ir, ja, bišķi varbūt plašāks telps, varbūt arī ne tā, bet es pat nezinu, vai vispār laikam Altumam bija agrāk Jelgavā, es nezinu, vai tagad ir. Jā, bet viņiem būtu daudz plašāk jāiet, jā, jo skaidrs, ka lielajās valstspilsētās jau vēl puslīdz tā kreditēšana ir, tur Valmiera, Jelgava, Liepāja, bet, vispārējais ir absolūti zem 5%. Šajā ziņā, kā reizes gribu pateikt to, ka tad, kad es gāju prom, ja, kā reiz bija tā Lijā reforma, Altums tur blakus, bet visi tie Lijā bija agrāk bija Lijā inkubātori. Latvijas investīcija attīstības aģentūra. Latvijas investīcija attīstības aģentūra, jā. Inkubātori bija, un tad viņa reformas rezultātā, viņi tur, jo inkubātors ir programma, nevis kaut kāda iestāde, jā, un viņi pārtapa par pārstāvniecību. Patiesībā investīcija attīstības aģentūrai ir šobrīd ap 30 pārstāvniecībām visu, reģionos, jā. Okay. Tad klāt vēl pielipināt
palielināt altumu, un klāt vēl, ja grib, lai pielipina to ekonomikas ministrijas filiāli. Būs 30 filiāls visās Latvijas nostūros, vai ne? Saprotat, ka tas jau ir. Bet kāpēc tagad ar tādu baigošu unku un paziņojumu vajag vērt vaļā Jelgavā ministrijas pārstāvniecību? Nu, tas ir tīrākā veidā priekšvēlēšana tur stāsts. Es tur neko bet redz, citi neizdomāja. Tas tik vēl trūka, lai tagad... Ok. Vai mums ir kāda arī jaukāka tēma, ar ko varbūt šodienas noslēgumā runāt? Es piedāvāju aizskāt žurnālu tēmu, proti. Man vairs nav. Jā, nē, redz, tev vairs nav žurnāla, bet varbūt būs kādreiz, jā. Bet ļoti interesanta saruna pamanījām sociālos tīklos, kur sievietes sprieda par to, vai viņas šobrīd lasa vai nelasa sieviešu žurnāls. Katrīna, tu lasi? Es nelasu, es varbūt mūžā. Šobrīd nelasu vai vispār? Nē, es nekad neesmu lasījis. Man viņa, principā, ja es zinu, ka ir nointervēta kaut kāda konkrēta sieviete, kas man kā autoritāte vai arī, kur man tiešām interesē, tad es nopirku kādreiz žurnālus, bet principā es nekad neesmu lasījis tos sieviešu žurnālus. Ja? Nē, tas ir skarbi, tu esi žurnālists, tev būtu jāpārzina lauks arī šīs. Jā, un nē, jo, kā reiz, man liekas, negribu, jo pilns ar sievietēm, kuras lasa sieviešu žurnālus, tas ir tāds, es teiktu, pat tas ir zināmā mērā tāds akadēmisks jautājums, ja, jo katram, žurnāli daudz visā pasaulē, ja viņi tur mainās, turp, šurp, sieviešu, vīriešu un tā. Es, piemēram, vairāk lasu vīriešu žurnāls nekā sieviešu žurnāls. Un tas ir tā tipiskā atbilde, ko šobrīd arī sievietes saka, ka viņas vairs sieviešu žurnāls tā kā negrib lasīt, viņas grib ķerties klāt vīriešu žurnāliem. Jā, tieši tāpēc, ka es piemēram, lasu klubu, jā. Tā nav reklāma, bet es lasu, tur ir tas centrālās intervijas, mēs būtu interesants, ja tur kaut kādas intervijas ar vīriešiem, ja tur ir seksa slēja, ja, šādi tādi parādās, viss kaut kas tur, bet, jā, es lasu, tāpēc, ka, redz, kāpēc teicu, ka akadēmiski, ka katram cilvēku vispār to žurnālistikā mācies, es pabeigusi žurnālistus arī, un katram mēdījam, katram arī žurnālam, cilvēks patērē to mēdī ar kaut kādu mērķi. Ja. Tad žurnāliem tas ir, tu vari, no sieviešu žurnāliem, tu varbūt vari iedvesmoties, tev vajag kaut kādu, tur, zini, tādu, nezinu, psiholoģiju, ja tu gribi palasīt. Man neinteresē, piemēram, šīs tēma. Ja. Bet, piemēram, ļoti daudz lasa. Šis bija man bija Forbes, ja, tad tas bija arī tāds, kāpēc, teiksim, Forbesam ir, pamata produkts, vispār ir reitingi, ja, kaut kādi tur bija tur, pēc lasa miljonāru sarakstē. Tāpēc, ka cilvēkiem patīk salīdzināt sevi ar citiem, un vislabāk, ja viņi jūtās veiksmīgāk, ja, vai kaut kā vēl savādāk. Ja. Un, protams, ka visiem vajag to salīdzināt. Varbūt ne visiem, ja, bet lielākoties tas ir tas produkts. Ja. Un visiem patīk bišķiņ dzeltāns. Ja. Dzeltenā presa ir vispār hīts visā pasaulē. Tas ir labākais, ko pērtvis, ka visiem patīk tanks, kurš ar kuru guļ, kurš ar ko, kuram cik naudas, kuram kas saķens. Tu par to rakstīja arī Forbes? Nē, bet reitingi bija. Ja, piemēram, mums bija ejošākais reitings, bija pa valsts iepirkumu karaļi, ja viņš saucās. Tas bija tāds, un sieviešu, veiksmīgāko sieviešu tos. Tie bija tādi 2 pirktākie numuri, ja, tāpēc, ka, tad vienā sadaļā tas ir biznes, kurš visvairāk valsts pasūtījums iegūs. Un tad otrā sadaļā, tad veiksmīgākās sievietes, un, protams, ka sievietes arī spērk tos žurnālus, un visām gribās būt žurnālā. Tā kā es domāju, ka tas no mērķiem, tur kāds gūst informāciju, kāds izklaidējās, un tā, bet es apskatījos, attīstot šo tēmu, apskatījos reklāmas tirgu. Ja, kas vispār domā, kā tad tur iet žurnāli? Žurnāli patiesībā nav tie, kuriem ir lielākais kritums, teiksim, no reklāmas. Ja. Lielākais kritums, protams, ir avīzēm, bet interesanti, ka jūs Baltijas tas ir Kantar pētījums, šis gan par 22. gadu, bet tas bija tāds brīvi pieejams un tā. Un interesanti, ka Igaunijā pieauga reklāmas izdevumi tieši žurnāliem. Un tad es, protams, iedziļināju, sāku skatīties, kas tur... Tas daļa inflācijas varbūt? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tas ir sāku skatīties, kā ir citur pasaulē. Un tad es tur atradu kaut kādas publikācijas, kā žurnāli tas viss tirgus ir esot pamainījies. Un es pieņemu, ka tā arī ir, ka ir vairāk parādījušies nišas žurnāli, ja, un vairāk lasa, teiksim, tas, kas tevi interesē, piemēram, lielāki pieaugumi ir hobiju žurnāliem.
Ja, teiksim, ja tev mājās audzēja puķis, tu pirksi to savu dārzu un ko tur vēl, ja tu gribi taisīt remontu, tad tu pēc attiecīgi to. Un kā iemesls bija, kā mēs arī, tā kā es saliekās man tā ķēdīt, jo kāpēc, lai augstu drukātā presa, principā tev nav nekāds atbildes, ja. Paņem telefonu un tur ir viss, ja. Bet attiecībā uz šo jomu, es tur konstatēju, ka iemesls bija minēts tas, ka cilvēki ir tie, kuriem ir kaut kāda konkrēta interese, ko viņi grib lasīt. Piemēram, žurnāli par biznesu, ja. Žurnāli par, ziediem. Es pieņemu, ka arī sieviešu, ja, žurnāli. Internetā ir tik liels drāzas apjoms, teiksim tā, ja, ka tu uzticies un tas drukātais izdevums. Viņš ir izfiltrējis. Ka viņš jau ir izfiltrēts priekš tevis un tu daboni to drukātajā formātā, ko tu vari mājās palasīt, to esenci, ja, tā kā. Un tāpēc varbūt, ka Igaunija ir aizgājis jau uz to pusi, ja, ka tā. Tad racionālāk pieeja informācijas uzņemšanai. Jā, jo tu jau esi piekusis to lasīt, to lentu, tu ir apnicis un tu gribi kaut ko konkrētu. Jā, bet kāpēc sievietes lasa vīriešu žurnālus? Kā tu lasi? Ar mani ir tā, ka, bērniem ienākot dzīvē ļoti maz palika laika lasīt vispār kaut ko, bet, tad skaidrs, ka tikko tu apmeklē kādu kosmētikas salonu, ja, vai frizieri, tā ir tā vieta, ka tur sūc iekšā visu to, no tā galdiņa ņem visu to saturu un mēģina tās stundas laikā, ja, maksimāli daudz izšķirstīt un izlasīt. Piekrītu tev, ka man patiktu drīzāk, ja es pērku šos specifiskos žurnālus, piemēram, dārzkopība, ja, vai kaut kas tam līdzīgs, jo es viņus jau gandrīz kā tā kā grāmatas izmantoju, jo tad viņam ir paliekoša vērtība, tas nav, viņš nezaudē aktualitāti. Ja. Tā ir tā lieta. Vēl es tev gribēju uzprasīt, vai tev toaletē ir plauktiņš? Nē. Nav, un tev nestāv nekādi žurnāli toaletē? Nē, man nestāv toaletē. Es tikai man nav vīra. Un es eju uz toaleti ar vienu konkrētu mērķi, un es palasīju presi. Skaidrs, nē, mums toaletē ir plauktiņš, un tur, protams, stāv žurnāls klubs, 2 vai 3 gadu kopējais sakrātais, un tad ik pa brīdim mēs nomainam to kaudzīt. Un vēl viena lieta, ko es pamanīju, mūsu ģimenē mēs nespējam izmest ārā žurnālus. Ak, Dievs, cik daudz mums ir žurnāli. Un tad labi, kad ir kaut kādi vēl vietas, kur viņas var tālāk aizlikt un nolikt, bet izmest ārā žurnāli, tas ir gandrīz tikpat svēts vai milzīgs pārkāpums kā grāmatu. Jā. Zini, ko es izdarīju? Tad, kad man izbeidzās žurnāls Forbes, es vienkārši visu arhīvu un vispār visu starptautiskos izdevumus un visu vispār, kas bija krāts, varbūt no visas pasaules priekš pieredzes, priekš kājas, visus izmetumā kultūrā. Pilnīgi visus. Un man ir mājās tikai vectēva krāts pa vienam, ko es viņam vedu pa vienam numuriņam, un tikai tas pa vienam eksemplāram. Tu esi no citas paudzes. Man viss ir sakrāts. Un jā, šajā sakrā mēs īstenībā pieskārāmies tam, un arī tu nosauc, ka žurnāls klubs ir tāds viens no favorītiem, un arī mūsu mājā, ja, šis žurnāls klubs ir vienīgais, ko mēs ik gadus saņemam dāvanā žurnāla kluba abonementu, un līdz ar to mēs viņus arī lasām apzinīgi. Tur figurē šīs te plikās meitenes. Un tā arī bija lieta, ko pieminēja sociālos tīklos sarunā par to, ka tie vīriešu žurnāli principā varētu jau būt tādi baigi okei un lasāmi no sieviešu viedokļa skatoties, bet ja vien tās varētu vēl izvairīties no tājām pusplikajām meitenēm. Kāda tev ir attieksme? Man gan patīk. Vai ne? Es nezinu, man patīk. Es vispār uzskatu, ka, labi, mēs jau runājam par pieaugušiem cilvēkiem, ja tas nav kaut kāds, nezinu, sievietes ķermenis ir skaists, es paskatos arī tās bildes. Es vispār šo feminisma kaut kādu to prizmu, kā mums ir maksimāli jāpasargā sievietes no viņa ķermeņu tāda veida eksploatēšanas, un padarīšana par preci. Pagaidi, mēs taču nerunājam šeit par prostitūciju, un turklāt par kaut kādu piespiedu prostitūciju. Tas ir brīvprātīgi, un tas tiešām ir forši, skaisti, katrā vietā atbilstoši, un es nevarētu runāt savādāk, jo man meita ir modeli. Es ceru, ka man ilgi sanāks viņu atturēt no tādiem darbiem, kas ir tādi blikie darbi. To es negribētu, protams, bet tā ir viņas izvēle. Viņa pieaudzis cilvēks, jā, bet tas, ka
man ir prieks, ka ir cilvēki, kas tiešām apzinīgi kā modeļi arī piestrādā pie tā, lai uzturētu sevi labā formā un mācētu sevi pasniegt kameras priekšā, un tās bildes ir foršas, skaistas un iedvesmojošas gan vīriešiem, gan sievietēm. Tas varbūt jau man bija tā, ka es savulaik gāju sporta dejās, pēc tam es arī pa vidu gāju modeļu skolā, jo tur vajadzēja gan horeogrāfiju, gan iemācīties make-up un visu kaut ko. Un jāsaka, man bija 18 gadi, es intensīvi sāku fotografēties. Jā, un es pat pieteicos, toreiz strādāju dienas biznesā, es pat pieteicos Kondrāšina kalendāram. Un tam mums būs avīze diskutēja par to, jo viņš bija izlīdz, bija online, tu varēji tur novalsot un tā. Es jau 19 gadus jau beidzu visu to, man jau bija tik daudz vilžu, ka tur. Drosmīgi, ne, tik drosmīgi es nevarētu, bet... Bet, es tur neredzu neko tādu, protams, es tieši otrādi, es gribētu teikt, ka vajadzētu pārstāt šo te kaut kādu kailumu, ja, un kaut kādu šādu uzdrīkstēšanos fotogrāfiju, padarīt par kaut ko apkaunojušo tādu, ja, jo, kā mēs zinām, kā ir kaut kādas vēlēšanas vai kā kāda sieviete kādam uzkāpus uz važacīm, pirmais, kas tiek izdarīts, tiek izvilkts viņas kailfoto. Nezinu no kādiem, ja, no visām internetu zīslām un visu. Un tad sākās par to notiek kaut kāda diskusija. Ja. Kāda diskusija? Ja. Es rekur, Merkeli arī bija bildes. Ja. Es tur neredzu vispār par ko diskutēt. Tur, katrs dara, kā grib. Ņemot vērā, ka es arī startēju vēlēšanās, un es savu kampaņu vēl neesmu sākus. Man vīrs saka, kad tu beidzot tos pupus izvilksi priekšā. Es laikam atturēšos. Varbūt uz šīs jautrās nots arī pabeidzam. Talkojam katrs savā mājā, ja redzam arī apkārtnē, protams, papīru uz zemes neatstājam, baudam brīvdienas un svinam daudzbērnu ģimeņu dienu. Un svinam arī svētkus. Protams, jā. Ar galdautiem vai bez. Jā. Līdz nākošreizē. Atā. Atā. Tas šodienai viss. Paldies, ka noklausījies mūsu sarunu, un ja vēlies atbalstīt šo raidījumu, uzraksti labvēlīgu atsauksmi vai piešķir labu reitingu manam podkastam un padalies ar šo ziņu savu paziņu lokā. Tiekamies jau drīz nākamajā sarunā Politikas virtuvē.